Cienījamie skatītāji, faktiski katru reizi, kad raidījums Bez tabū ir vērsies pie Rīgas satiksmes, stāstot atkal par kaut kādām nebūšanām pasažieru pārvadājumos ar minibusiem, jeb tautā sauktiem mikriņiem, ir saņemta atbilde, ka ļoti labi, ziņojiet, mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai šīs nebūšanas novērstu. To, ka darāmā ir daudz, mēs pārliecinājāmies pirms reklāmas pauzes, īpaši, ja mēs runājam tiešām par invalīdiem, tad tāda sajūta, noskatoties to iepriekšējo, toreiz stāstu, bija, ka katrs šis šoferis, kurš sēž minibusā pie stūres, uzskata sevi par kungu un ķēniņu, un ka viņš principā drīkst šķirot cilvēkus, ja viņam vien ienāk prātā. Lai arī mēs dzirdējām, ka principā viņi tā nevarētu darīt. Nu, ir pagājis kaut kāds krietnes laika sprīdis, teju gads ir apritējis, lūkosim, kāda ir situācija šobrīd. Nu jau kādu laiku galvaspilsētas ielās var mainīt Rīgas satiksmes sensolītos jaunos mikroautobusus. Gan ne visos maršrutos, bet tomēr. Bet daudz ir palikuši arī vecie mikriņi, kuri turpina pārvadāt pasažierus. Высадил меня, просто водитель высадил. Открыл дверь, сказал, выходите, мы инвалидов не возим. А как он это объяснил? Почему? Они объясняют. Он позвонил какому-то Юре, ну, очевидно, начальник его, да. Я попросила еще у него телефон. Мне телефон не дал, конечно, он сказал. Мой начальник сказал, мы инвалидов не возим. Все. И никаких больше объяснений? Объяснений нет. На этих микроавтобусах, которые от Сатексма, которые вот сейчас комфортабельные новые, 203 маршрут, да, там перевозят, и там я езжу. Вот я пропускаю этот 03 и жду, когда 203 утром вот. Pirms kādu laiku sabiedrība jau uzzināja, ka kādas apsveidīgas firmas vadība, nevēloties zaudēt peļņu, no klasiskā pasažieru pārvadātāja pārkvalificējās par neregulāros pārvadājumus veicošu uzņēmumu. No 203. maršruta mikrobusiņa nu tas pārtapis par 3. Izrādās, ka runas par to, ka daži Latvijas likumi ir caurumaini kā zvejas tīkli, ir pareizas. Ir tā, ka pašlaik likumā ir pateikts, ka neregulārie pārvadājumi ir tie, kas nav regulāri. Un regulārie pasažieru pārvadājumi ir definēti, nu, varētu teikt, vienā rindiņā, kādas ir tās pazīmes. Un izlocīties ir ļoti vienkārši. Piemēram, pateikt, es nebraucu katru dienu pa vienu maršrutu, es šodien braucu tur pa vienu ielu, un nākamajā dienā es braucu drusciņ citādāk. Un, protams, lai to pierādītu, nu, tas ir ļoti grūti. Izgrozīties var visvisādi. Un īstenībā, kamēr nebūs sakārtots šī likumdošana, tikmēr pastāvēs tās problēmas. Un tas, ko pašlaik ir iespējams darīt ar šiem pārvadātājiem, viņus var ņemt pie dziesmas par citiem pārkāpumiem. Es negribētu viņus nosaukt tīri pa blēžiem, jā, likumdošana, teiksim, traktē, nu, teiksim, likumdošanā nav konkrēti definēts, jā, teiksim, tas pārvadājuma veids, jā, un ja to likumdošana šoreiz šī brīdī pieļauj, jā, nu, tad es neteiktu, ka viņi ir īsti blēži, bet arī varētu teikt tā, ka tīri korekts tas pārvadājums arī nav, jā, teiksim, nu, tas ir gan mans subjektīvs viedoklis, jā, jo mēs strādājam, teiksim, šaurā sfērā, jā, tas, kas mums ir noteikts likumā, teiksim, arī attiecībā šie pārkāpumi, kas ir paredzēti likumdošanā, jā, administratīvā pārkāpuma kodeksā, protams, ja mēs konstatējam, mēs viņus pielietojam. Kas attiecas uz invalīdu pārvadāšanu, tiem braucējiem, kuri skaitās regulārie, šie ļaudis jāuzņem obligāti un jāvada bez maksas. Tā sacīts likumā. Neregulārie, atvainojiet par izteicienu, invalīdus var pasūtīt pāris mājas tālāk, jo viņiem neviens neko nekompensē. Tā ir viena īstenībā no sabiedriskā transporta, regulārā sabiedriskā transporta priekšrocībām, ka ir noteikts konkrēti pasažieru kategorijas, kuras var braukt bez maksas vai ar kaut kādu noteiktu atlaidi. Šīs te pasažieru kategorijas apmaksā no valsts budžeta vai no pilsētas budžeta, līdz ar to pārvadātājs, nu, protams, nemaksā par to pats, nu, viņš nelaiž pasažieru tāpat vien, viņam pēc tam par to samaksā. Protams, šiem neregulāriem pārvadātājiem neviens nemaksā nekādas dotācijas par šo te invalīdu pārvadāšanu vai represēto personu pārvadāšanu vai pensionāru pārvadāšanu. Un līdz ar to viņi arī neuzņem šos cilvēkus bez maksas. No augstie kungi ir apņēmības pilni labot nepilnības likumos. Kad tas notiks, nav zināms. Bet līdz tam laikam katram invaliditāti saņēmušajam pašam jāskatās, kurā mikroautobusā kāpt. Alberts Dinters, Aigars Ulmanis, Bez tabū. Nu, tagad drusciņi riskējot atkārtot to, ko jūs tikko jau dzirdējāt, cienījamie skatītāji, tomēr neliels paskaidrojums. Regulāro pārvadātāju
šoferiem. Ir tie cilvēki ar invaliditāti jāņem un jāved bez maksas, bet tas nenozīmē, ka viņi par to neko nesaņem. Viņi izsniedz tā saukto nulles biļeti, un mēneša beigās šīs biļetes tiek uzskaitītas, un tas pārvadātājs, tā firma, saņem kompensāciju no valsts vai pašvaldības, kā tikko tika paskaidrots. Loģiski, ka tie neregulārie pārvadātāji nekādas šāda veida kompensācijas par invalīdu pārvadāšanu nesaņem. Jā, un arī attiecināma uz drošību, tad brauciens ar regulāro pārvadātāju ir krietni vien drošāks tajā gadījumā, ja nu gadījumā pēkšņi bet notiek kāds negadījums vai arī kāda konflikta situācija, tad vienmēr ir skaidrs, ka būs iespējams vērsties pie šie regulārā pārvadātāja vadības un saņemt vai nu kompensāciju vai katrā ziņā noskaidrot kaut kādu nebūtu taisnību braucēju pusē. Un savukārt, ja tas pats notiek ar busiņus, kur ir rakstīts neregulārais pārvadātājs, nu šajā brīdī, es nezinu, mēs varētu vienīgais vērsties pie pasažieriem, sacīt, ka tad jūs tiešām paši uzņematies pilnu atbildību par to, ka jūs esat iekāpti šajā neregulārajā pārvadātāja busiņā. Īpaši gadījumā, ja jums nav biļete, kas pierāda kaut kādas jūsu attiecības ar šo te pārvadātāju. Nu jā.